mēs bērnam mācam kaut kāda veida noteikumus, prasības, ko mēs sagaidām, lai nākotnē viņš zinātu, kā ir jāuzvedas. Tātad šis te vārds disciplīna nozīmē mācīties. Tas vairāk liecina par to, ka bērns jau ir saņēmis diezgan daudz tādu nokaunināšanu vai nopelšanu vai norāšanu, bet bez risinājumiem. Bet ja mēs bērnu visu laiku rājam, tad mēs noteikti nepanāksim to, ka bērns ir tāds atvērtāks pret grūtībām, ka viņš mēģina, cenšas. Drīzāk mēs panākam to, ka viņš izvairās mūk projām un nevēlas saskarties tādām grūtībām, un ja viņš saskaras, tad vaino visus citus. Jo būs bērni, kuri vispār nemaz nepārkāps robežas un viņas netestēs, un tad būs tādi bērni, kuri ļoti testē šīs robežas, un tas arī ir par to, ka tie bērni, kuri vairāk testē robežas, viņi ir tendēti vairāk uz izaicinājumiem un vairāk uz tādām grūtākām lietām. Viņi ir tādi spējīgāki veikt šīs grūtās lietas,